Pirms pāris gadiem es ar savu mazo dēliņu biju slimnīcā. Un tur ātrā palīdzība atveda meiteni, 11 gadi, ar ļoti skaistu vārdu. Viņa bija mēģinājusi izdarīt pašnāvību. Viņa bija sadzērusies kaut kādas zāles vai kaut kā tā. Es biju tādā, tā kā šokā, ka tas reāli notiek. Protams, ka tas notiek. Vienkārši nekad nebija ar to saskārusies. Man mājās pašai ir 12-gadīgas meitas, un pie tās meitenes nāca dažādi speciālisti. Tur nāca psihologs un nāca vēl kaut kas, un ar viņu runājās, un medmāsas, protams, ja. Bet neviens īsti līdz galam nesaprata. Neviens īsti neiedziļinājās. Tā medmāsa, kas to meiteni apkopa, viņa teica tā: kas tad tev par depresiju? Tavos gados, taču kas jauniešiem var būt par depresiju? Es domāju, ārprāts, tā ir tāda noniecināšana. Ļoti daudz par to domāju, visas tās dienas, kad mēs tur bijām. Es to meiteni vairs pēc tam neredzēju, viņa kaut kur citur aizveda. Bet visu to pusdienu, kad mēs bijām tajā vienā telpā, pirmkārt, mamma pie viņas neatbrauc. Man uzreiz, protams, pirmais, kas nāk prātā, kā jau mums visiem, vai kādu nosodīt, kā tā mamma var neatbraukt. Viņas bērns ir gandrīz nomiris, viņš to ir izdarījis pats, viņš sauc pēc palīdzības, un es par to tik daudz domāju, bet vienmēr situācija ir divas puses. Ir viegli nosodīt, bet no otras puses varbūt tā mamma raujās, ko var. Varbūt viņa ir darbā, no kura viņa nevar izskriet. Tā meitene kaut kā izteicās kaut kurā sarunā, ka mammai vienalga. Tā tas bērns jūtās, tā tas ir. Un viņam reāli ir tā depresija. Viņš tic tam, ko viņš jūt un ko viņš domā. Viņš reāli tic, ka mammai vienalga. Un viņam reāli ir depresija. Kaut arī no malas, kas tad tev pusaudzim, tev visu dzīve priekšā? Bet nekad jau nevar noniecināt jūtas. Cilvēks jūtās tā, kā viņš jūtās, arī ja viņam ir 11 gadi. Tas bērns tic, ka tai mammai vienalga. Kaut no otras puses, varbūt tā mamma raujās, cik var, lai ģimenei būtu ko ēst. Nekad jau nevar zināt. Man pašai, es pati sev pieķēru vienu brīdi pie tādas domas, kad es savu lielo bērnu privāto lauku respektēju tik ļoti, ka es cenšos nejaukties, kad viņi ir savā istabā. Es cenšos tur nelīst, lai viņiem ir tas privātā vieta, privātais laiks, lai viņš var pabūt ar sevi, jo man pašai tas ir svarīgi. Un tad es sapratu vienā brīdī, bet varbūt manam bērnam arī liekas, ka man ir vienalga. Kaut īstenībā man nav. Katrai situācijai ir divas puses, un katrs cilvēks lietas redz citādāk. Es jau strādāju kā veselības mentors ar organismu attīrīšanu. Mani uzrunāja viena mamma. Viņas meitai tad bija 15 vai 16 gadi. 16 laikam. Un viņai bija depresija. Viņa jau bija izgājusi visu, kas tur jāiziet, un jau 3 gadus dzīvoja uz antidepresantiem. Un mamma uztraucās par to, cik ilgi. Tā meita ir tā kā emociju ziņā dārzenis. Antidepresanti neizārstē depresiju. Viņi vienkārši nogriež visas sajūtas. Jā, tas cilvēks nejūt to slikto, bet viņš nejūt arī labo. Viņam nav nekāda prieka dzīvē. Un tā mamma pie maniem vērsās, jo nav jau citu variantu, ko darīt. Viņa saka, jāmēģina attīrīt tas organisms, jo mums ir arī veselības lekcijas par nervu sistēmas atbalstu un kā organisma attīrīšana restartē iekšējās sistēmas, līdz ar to arī nervu sistēmu. Un šī meita izgāja organisma attīrīšanu, pirmos 2 mēnešus attīrīšana no toksīniem un attīrīšana no parazītiem, antiparazitāra programma. Viņa pat neizgāja dziļo zarnu trakta tīrīšanu. Kā jau bērns vasarā, tur tusiņi un tā, un visu laiku līdz tās kapsulas ņem. Pa šiem mēnešiem viņa atteicās no antidepresantiem, kurus bija lietojis 3 gadus. Protams, atteikšanās no antidepresantiem, viņai ir jābūt tādai ļoti prātīgai. Pamazītēm samazina devu un vēro tās sajūtas. Un mums tāpat arī no dabas vielām ir ļoti daudz, ko var pieslēgt klāt tieši nervu sistēmas atbalstam. Uz vakaru padzert kādu nomierinošo tēju, un tā.
Jā, un tas bija man tāds, mēs tikām ar to galā. Ir bērns, kurš ir nokāpis no antidepresantiem un jūtas labi. Tas ir tāds ļoti liels gandarījums. Bet ar to visu es gribēju pateikt, ka vienalga, cik cilvēkam gadi, vienalga, jebkas, ja, bet nekad nedrīkst noniecināt viņa jūtas, jo arī, ja mums no malas izskatās, ko tad tev, ja, ļoti bieži, arī man pašai, kad man bija tā veģetatīvā distonija, ļoti bieži cilvēki no malas saka, ko tad tev, un zin kā, un viņi redz, viņiem pašiem dzīvē kaut kā nav, un ja man tas ir, tad viņam liekas, man viss ir kārtībā. Ko tu tev jau foršs darbs. Tā kā, viss, jā, man tad viss ir atrasinājies. Ja, pieņemsim, viņi nevar atrast darbu, jā, viņiem tas liekas, darbs būtu, viss, nekādu problēmu. Vai arī vīrs būtu, viss, nekādu problēmu. Tāpat arī es no citiem cilvēkiem, kuriem aktuāli tā liecina, ko tev jau foršs vīrs. Kas tev par depresiju var būt? Tev foršs darbs, foršs vīrs. Bet, jā, tā ir, bet dzīvē ir arī citas lietas. Vienkārši cilvēki no malas vērtē otra cilvēka dzīvi pēc tā, viņam kaut kā trūkst, ja tam otram ir tā, tad viss, viņam nav nekāda problēma. Kā tiem, kuriem nav naudas, skatās uz tiem, kuriem ir nauda, jā, un saka, ko tu tev? Tev vispār nav problēma, tev ir nauda. Bet varbūt kādam, kuram ir nauda, tam ir arī vientulība. Tā, ka nevar tā vērtēt viennozīmīgi. Bet jā, ir ļoti daudz gadījumi arī no kolēģu pieredzes, ka no antidepresantiem var nokāpt attīrot organismu. Ja gribat sīkāku informāciju, rakstiet privāti vai piesakaties uz konsultāciju.